Vīriešu audzināšana. Kā izaudzināt vīrieti sevī? Vai ir gadījies, ka pārmet, ka neesi īsts vīrietis, vai varbūt pašam liekas, ka neesi īsts vīrietis, vai varbūt ir bijis kādreiz, kad uzliela, tu nu gan esi īsts vīrietis, bet pašam iekšā liekas, īsti nē, forši patīkami, protams, bet kur nu esi? Parunāsim par to, kādas īpašības vispār būtu jābūt, kādām īpašībām būtu jābūt īstam vīrietim. Varētu domāt, ka īsts vīrietis tur ir mačo vai kaut kāds tāds bravūrīgs, kas visiem var piedraudēt, viss var nolikt pie vietas. Bet tas vairāk ir tāda dzīvnieciska izpausme. Un nav gluži īsti vīrieša īpašības. Pašas svarīgākās būtu atbildības sajūta, drosme rīkoties, cieņa pret citiem cilvēkiem, necensties aizmirst, ko es gribēju vārdu kādu pateikt. Pašapliecināties, jā. Kaut kur uz mēles gala bija, bet tad nenāk ārā. Necensties pašapliecināties uz citu rēķina. Būt pietiekam augstsirdīgam, ja jūti, ka cits ir vājāks par tevi vienā tādā vai citā ziņā, tad necensties viņu kaut kā pazemot, bet gluži otrādi iedrošināt, lai viņš arī varētu sasniegt vairāk. Vēl dažādas lietas, kas varētu uzlabot tavu tēlu, kā, piemēram, vēlme pēc piedzīvojumiem, jautrība, azartiskums, vēl šis tas. Es noteikti ierakstīšu vēl vairākus video par šo tēmu, bet apmēram tātad skaidrs, uz ko tas ies. Tātad īsts vīrietis, bet nevis tas, kurš iet un ir visskaļākais un draud visiem citiem, bet tāds, kurš ir tiešām ar augstu pašapziņu, tajā pašā laikā bez vēlmes viņu paaugstināt uz citu rēķinu, bet viņa ir iekšēji.